vienkārši visu laiku pārliecinos tikai un vienīgi par to, kad klientiem, ritīgi daudziem klientiem, daudziem cilvēkiem ir slikta pieredze ar reklāmu kampaņām. Kas viņiem bija sliktā pieredze? Nu, parasti ir tā, ka daudzi, ar kuriem sazinās, sanāk strādāt, viņi ir vīlušies kaut kādās iepriekšējās aģentūrās vai kaut kādos freelanceros, kuri ir kaut ko teikuši, ka izdarīs. Un vienkārši nav rezultāts, tas, kas bija solīts. Un līdz ar to vienkārši viņi skeptiski skatās uz katru nākamo speciālistu. Nu, kā jau jebkurā, man liekas, jebkurā nozarē tā ir. Jā. Ja tu kaut kur apdedzinies, tad nākošajā reizē tu vienkārši mēģini, tu esi daudz piesardzīgāks. Un ritīgi bieži to var just no klientiem. Ka viņi tādi sabijušies un nezinu, vai var uzticēties, un tad tādi baigi skeptiski skatās uz pilnīgi visu. A, kas viņiem ir trakākais? Tas, ka viņi pazaudēja naudu vai laiku vai, ar iepriekšējo? Es domāju gan nauda, gan laiks, tāpēc, kad iedomājies, vienkārši lielākā daļa jau vispār, pieņemsim, ja mēs runājam par reklāmas kampaņām, jā, lielākā daļa jau nereklamējās, tāpēc, ka viņi vienkārši, viņiem bail riskēt ar to savu naudu. Tā kā visi jau zina, ka reklāmas strādā. Vienkārši lielākā daļa nezina, kā to izmantot savā labā. Nav tā, ka kādai nozarei kaut kur kaut kas strādā vai kādai nestrādā. Ja? Tur pieņemsim, vienalga, ko tu pārdod, viss, ko reklāma dara, ir vienkārši dabūna vairāk uzmanību. Un tev ir jāmāk tā uzmanība piesaistīt. Iedomājies, tev ir vienkārši kaut kas pats Facebook, vai Google, ap 2 tie rīki, kas ir lielākie. Tu vari parādīt jebko, ko tu gribi, jebkādu ziņu. Un ja tu parādi sūdīgu ziņu, uz kur cilvēki nereaģē, tad nevaino to rīku. Tā kā vaino... Jā, kad Facebook reklāmas nestrādā. Jā. Tā kā nevis Facebook reklāma nestrādā, bet tu nezini, kā to izmantot savā labā. Tu nestrādā. Nevis Facebook reklāma nestrādā. Tu nemāki strādāt. Jā. Tā ir tā atšķirība. Jā. Ok. Un kā? Tev izdevās, nepārliecināt, bet Jā, viss kārtībā. Mēs aizsūtīsim, jāaizsūta ir vienkārši sadarbības līgums, kurā ir atrakstīts, kas tad mūsu tādus pakalpojumos ietilpst, jo, ja tu pasaki, pieņemsim digitālais mārketings, tur viss kaut kas var būt iekšā, jā. Vienkārši konkrēts darba apjoms. Es parasti, kad ar cilvēkiem arī vienojos par kaut kādu sadarbību, es vienkārši, lai mums ir kaut kāds pieturpunkts atrakst tās lietas, kuras es izdarīšu, lai mums ir kur redzēt, lai nav tā, ka vienkārši es tev palīdzēšu, palīdzi, cik tas maksās? Tas maksās. Vai ejam šodien tēmā iekšā, jo šis, man liekas, ļoti noderīgi varētu būt citiem, kuri arī varbūt pirmoreiz pieslēdzās pie kāda, un tā kā tu saki, viņiem varbūt ieraksta digitālā marketinga pakalpojumu, labi rēķinājis, tā varu ierakstīt, jā. Bet kam būtu jābūt atrunātam tādā, vienalga, vai tas ir rakstisks vai mutisks līgums, protams, vislabāk rakstiski, ka tev e-pastā ir atrakstīts, kas, ko tas cilvēks izdarīs. Un tagad saka, kur ir tā apdedzināšanās bijusi, un kāds saka, lielākoties tev arī tādi cilvēki pie tevis vēršās, un baigi interesanti būtu, man liekas, izrunāt, ko viņiem, prasīt no tā cilvēka. Man liekas, ka tam cilvēkam jau ir jānāk ar prasību pie tevis, ko es gribu panākt, bet bieži vien viņi nezin, ko viņi grib, jo viņi nav tik tajā jomā, viņi nezin, ka viņi zina Facebook reklāmas eksistējot, vai ne? Jā. Un viņi nezina, ko var prasīt. Es vairāk zinu vienkārši no influenceru puses, un man ir pašai bijis tā, ka ir tā sadarbība. Cilvēks domā, viņš atsūta kaut ko, un tik būs, ja, bet nav izrunāts skaidri šie te, kad, pieņemsim, es ielieku 1 storiju, 2 storijas, 3, vai es ielieku rīlu, un tad agrāk man arī par to bija neērti runāt, jo tas tā kā nevarēja saprast, ko tur, kā tur. Es pat tajā nebiju tik ilgi iekšā, ja man tur, atnāk kaut kāda dāvana, ko ar viņu darīt. Man viņa nepatīk, ja, bet it kā viņa ir jānoreklamē vai kaut kas tāds. Un tad es sāku tā ļoti, ļoti konkrēti, pieņemsim, ok, ja jūs esat paskatījis uz to summu, ko, pieņemsim, cilvēks varbūt grib sūtīt, kas ir tas viņa produkts, ja, cik, pieņemsim, es varu iedot tik storijas vai tik rīls, un tur baigi konkrēti uzreiz sanāk. Jo tu tur nevar nekāds, tur nav, kaut kāda sadarbība.
Nav nekāda kāda sadarbība. Nu, tu jau tāpatām neizskatīsi, cik es cilvēkiem apkārt pastāstu par tavu produktu, bet to, cik es ielikšu publiski, to gan var izskaidrot un izmērīt rītīgi labi. Un vienreiz es pat atgriezu, es viņiem atmaksāju atpakaļ naudu, jo es pateicu, ka man negribās, tas pārāk liels darbs. Nu, tā kā jūs man atsūtat produktu 50 eiro apmērā, un jūs no manis gribat ļoti daudz darba, un tad sapratu, nē, šis nav to vērts. Atsūtiet man rēķinu, es vienkārši jums samaksāšu un mieru, un lai nav, nu, tā kā, lai nav man 3 mēneši jāmokās ar kaut Jā, kādu reklamēšanu. Jo produkts bija ritīgi foršs, bet es vienkārši pats sapratu, ka tas ir baigi daudz darba, lai viss apfilmētu video, salikt stāstus. Plus, vēl, ja es reklamēju savus produktus visu laiku, tad pa vidu kaut kāds cits, viņš izjauc manu to ansambli. tas sanāk, ka tev iedeva produktu un jau iedeva jau konkrētu sarakstu ar lietām, kuras gaida no tevis, ka tu izdarīsi, jā? Nē, mums bija uz kaut kādiem, es neatceros tur tiem skaita, cik pieņemsim tur tie rīli, cik skaits tur kaut kāds tur, storija vai kaut kas. Visstulbākais jau īstenībā ir, kad nepasaka, ko gaida. Jo tad ir tas, kad viņi varbūt gaida no tevis kaut ko citu un vairāk, un to atkal pieņemsim, ja man atsūta preces 50 eiro apmērā, tas ir viens storijas. Jā. Ja? Un viņi domā, tur, nezinu, tur 3 stāstus un rīlu, vai tur postu vai kaut ko. Ja? Tādā, un es sapratu, ka man šis nav izdevīgi. Man reāli nav izdevīgi. Turklāt viņi gribēja uz ilgāku laiku, un es tā, nē, pagaidiet, šito tagad pirmo reizi izdarīšu, man pēc tam jādara vēl tā. Nu, jā, Tieši tā. jā. Man liekas, ka šis jau, tā tava pieeja jau arī ir, man liekas, tāda, vispareizākā, un es arī kaut kā tā līdzīgi mēģinu darīt, tā kā tu vienkārši atrunāt, ok, ja mēs taisam, piemēram, reklāmas kampaņu, tad tajā reklāmas kampaņā, piemēram, ietilpst, es tur sataisu vienu reklāmas kampaņu, tur 4 dažādas reklāmas, katrai 5 dažādus tekstus, 5 dažādas virsrakstus, un pieņemsim, tur 5, nezinu, līdz 10 varbūt tās vizuāļas sagatavoju. Un viss, un tādā veidā vienkārši, un tad es, piemēram, vēl uztaisu klāt varbūt tās kaut kādu, tā kā lapu, kurā tas cilvēks var pieteikties, vai tā ir vienalga, vai tā ir pieteikuma forma, piemēram, tajā pašā tur Instagramā vai Facebookā, vai arī piezemēšanās lapa, un viss, un tādā veidā, tā kā, ja es tās lietas esmu atrunājis, un tad vienkārši beigās ir mans darbs maksā šitik, reklāmai budžetu mēs paredzam šitik, un viss, un tad, ja viņiem, ja ir ok, ja vienojamies, tad vienkārši strādājam. Tad es arī, eju pēc tādas, tā kā tu dualists, to, ko es atrakstījis, to es arī tad, izdaru, salieku, sarakstu visus tos tekstus, sataisu visas tās lietas. Un viss, lai nav tā, ka, es vienkārši baigi bieži redzu, kad ir citi visādi varianti, kas ir tie, ka tu nevari nekādīgi izmērīt, kad ir tev kaut kāds, tur Facebook reklāmas maksā tur kaut kāda X summa mēnesī, nezinu, tur 500 eiro, vai 700, vai vienalga, vai 300, kā kurš tur freelancers strādā. Un viss, ko viņi vienkārši ģenerē, ir visu laiku, tur nezinu, kaut kāda sekotāja vai laiki no sērijas. Bet tajā brīdī, kad klients, man visbiežāk ir tā, ja klients redz, ka tas, ko es daru, kad viņš reāli, ka tur nāk atpakaļ kaut kāda nauda, ka tur ir pieteikums, viņam vispār neinteresē vairāk, cik daudz mēs tajā reklāmā investējam. Tur, piemēram, mēs vienojamies, pieņemsim tur 1000 eiro mēnesī, reklāmas budžetam tieši konkrēti, vai ne? Tikko kā viņi redz, ka tur nāk atpakaļ klients, vienalga tie var būt pat, nezinu, 1500 vai pat 2000 mēnesī. Jo viņš vienkārši redz, ka, hei, tam ir atdeve, viņam vispār necik, tur nav jāuztraucās par to, ka galvenais, lai tikai viņš tiek galā ar to apjomu, kas piesakās. Tā kā ar tiem, kas